Šī vieta ir vieta, kur Broņislava dzīvoja vairāk nekā 30 gadus, un viņas vēlēšanās bija, lai viņas mājā nebūtu muzejs. Mēs izveidojām fondu, Broņislavas Martuševas fonds rakstītāja, un radās iespēja ar līderu projektu izveidot Broņislavas dzējas klēti, un ja ir dzējas klēts, tad ir dzējas apcirkņi, un šī ir vieta, kur mēs varam godināt dzejnieci, dzimtu, vērtības un būtībā godināt Latviju. Mēs zinām tradicionālo Annas Brigaderes Dievs, daba, darbs. To visu var attiecināt uz Broņislavu, bet vēl es īpaši gribētu uzsvērt dzimta. Galvenā viņas vērtība ir bijusi Latvija visos laikos, jo viņa ir 6 gadus jaunāka par Latvijas valsti, augusi Latvijas brīvvalsts vērtībās un mūža garumā cauri Pagrīdei, Sibīrijai, visiem padomju laikiem. Latvija viņai ir bijusi galvenā vērtība, un ja mums nāca atmoda, mums vajadzēja atmosties, tad viņai nebija jāatmostas, jo viņai tas visu laiku bija ļoti dzīvs. Nākamgad fondam ir 10 gadi, un šajā laikā mēs esam izdevuši 3 grāmatas. Broņislavas likteņgaitu kladi kopā ar baltajiem lāčiem Andri Baltaci. Tad mēs izdevām Broņislavas Pagrīdē sagatavoto rokrakstā dzejoļu krājumu rakstītāja, un uz 100 gadi mēs izdevām Broņislavas dziesmu grāmatu ar notīm. Izdevniecība Muzika Baltika izdeva, jo Martuševa ne tikai dzējas, bet arī dziesmas ir sacerējusi. Mēs esam izvēlējušies savam fondam vadmotīvu Broņislavas dzējas rindu uz priekšu sviedu, lai priekšā rastu. Un ziniet, tas darbojas. Mēs esam gandarīti un pateicīgi gan Lubānas novada pašvaldībai, tagad pārvaldei, gan tagad Madonas novada pašvaldībai par sadarbību. Mēs esam īstenojuši 3 līderu projektus. Mēs esam saņēmuši atbalstu no Vidzemes kultūras programmas un no Latgales kultūras programmas. Dažkārt mūs ir atbalstījis Valsts kultūra kapitāla fonds. Mēs paši šeit darbojamies ar prieku un patikšanu, un Broņislavas vārds ir un viņas vērtības ir tas, kas cilvēkus piesaista. Es to norakstu ne uz mums, bet patiesībā uz Broņislavu, ja ļoti daudziem Broņislava ir atklājums. Un labākais laikam ir tas, ka runājot par Broņislavu, runājot par Martuševu dzimtu, mēs patiesībā varam labāk saprast Latvijas vēsturi un Latvijas likteni, jo Broņislavas likteņgaitas ir arī Latvijas likteņgaitas. Tas ir tas, ko mēs turpinām darīt. Tas ir tas mūsu izaicinājums uz priekšu sviest un pēc tam atrast.